ko jūs apgūņējat pogonu vidū, pie kuriem bijat nonākuši. Es darīšu svātu savu lielo vārdu, kas ir nocis nagodā pie tautām un ko jūs jūsu vidū esat apgūņējuši. Un tautas zinos, ka es esmu kungs, saka kungs Dievs, kad es jūs priekšā parodējuši pie jums savu svātumu. Es jūs aizvešu projām no pogonu tautām un sapulcinošu jūs no visām zemēm un atvešu jūs uz jūsu zemi. Un es izlīšu por jums tēru ūdeni. Un jūs tiksiet šķeisteiti no visiem jūsu traipiem. Un es jūs šķeisteišu no visiem jūsu dīvekļiem. Un es došu jums jaunu sirdi, un jūsos iedvešu jaunu goru. Un es izņemšu akmens sirdi no jūsu krūtīm, un došu jums mīsas sirdi, un iedvešu jūsos savu goru. Un godošu, lai jūs dzīvotu pēc maniem baušļiem, un lai sorgotu un pildētu manus likumus. Un jūs dzīvosit zemē, kurai es atdevu jūsu tāvim. Un jūs būsiet mana tauta, un es būšu jūsu Dievs. Tie ir svēto rakstu vārdi.
Dārgā draudze, brāļi, māsas Kristū, tagad, ieejot jaunajā derībā, uzklausīsim apustuļa Pāvila vēstules vārdus romiešiem. Apustuļa vārdi, tas ir aicinājums mums visiem. Kristībā mēs esam nomiruši grēkam un esam augšām cēlušies jaunai dzīvei. Tāpēc dzīvosim kā brīvi ļaudis, nevis kā grēka vergi un kalpi. Lasījums no svētā apustuļa Pāvila vēstules romiešiem. Brāļi, vai tad jūs nezināt, ka mēs visi, kas esam kristīti Kristu Jēzu, esam kristīti viņa nāvē? Kristībā mēs kopā ar viņu esam abedīti nāvē, lai arī mēs ieietu jaunā dzīvē, tāpat kā Kristus ir uzmodināts no miroņiem ar Tēva godības spēku. Ja nu mēs esam iedēstīti viņa nāves līdzībā, mēs būsim viņam līdzīgi arī augšām ceļoties. Mēs zinām, ka vecais cilvēks mūsos ir reizē ar viņu piesists krustā, lai tiktu iznīcināta grēkam pakļautā miesa, un mēs vairs nekalpotu grēkam. Jo kas ir miris, tas ir atbrīvots no grēka, bet ja mēs esam nomiruši ar Kristu, mēs ticam, ka arī dzīvosim kopā ar viņu zinādami, ka Kristus piecēlies no miroņiem vairs nemirst. Nāvei vairs nav varas pār viņu, jo mirdams viņš grēkam nomira reizi par visām reizēm, bet dzīvodams viņš dzīvo Dievam. Tā arī jūs uzskatiet, ka esat miruši grēkam, bet dzīvojat Dievam Kristu Jēzu. Tie ir svēto rakstu vārdi. Alleluia.
Dievs kungs, lai ir ar jums! Lasījums no Jēzus Kristus evaņģēlijā, ko uzrakstījis Svētais Lukās. Nedēļas pirmajā dienā gaisma jau stūd, sievietes atnāca pie Kristus kopa, nesot sagatavotas smaržoles un atrada akmeņi no kopa atvaltu. Īgojušas iekšā, jos nātrada kunga Jēzus mīsu. Un notika, ka jom asūt par to naziņā, lyuk divi vēri, spūžos drēbies, nūzastoja jom blokus. Bet, kad viņas porsabiedušies nolaida acis uz zemi, tie jiem sacēja, kāpēc jūs meklējat zeju starp mirušajiem, jo šeit nav, jis ir augšām cielīs. Atceraties, ka es jums teica, būdams vēl Galilejā un sacēja, cilvēka dēlam jābūt nodūtam